Čau, čau visiem! Šodien ir sestdiena, sestdienas pēcpusdiena, precīzi 4:30. Visi darbi ir apdarīti, pēcpusdiena un vakara puse ir brīva. Tā kā esmu izdomājis, ka vajadzētu aizbraukt kaut kur pafotografēt saulrietu. Pirms pāris stundām braucu no Rīgas, un pirms ieriķiem labajā pusē ir tāda pļava, kur pļavas vidū ir tāds kupls koks. Kaut kā baigi uzrunāja. Man liekas, ka jābrauc, tas būs fotografēt saulrietā. Debesīs arī šobrīd ir mākoņi, starp mākoņiem ir zilas debesis, tā kā izspīd cauri arī saulīte. Laikapstākļi ir piemēroti, lai brauktu fotografēt. Ja jau mēs braucam uz Ieriķiem, tad pa ceļam varam iebraukt Āraišu ezerpilī, pafotografēt to. Man kaut kā gribētos ar dronu pabildēt. Āraišu ezerpili. Tā kā tā, plāns vakariņam ir salikts, padzeram kafiju un dodamies fotografēt. Braucu uz Āraišiem. Laiks ārā izskatās ļoti labs priekš fotografēšanas. Saulīte spīd. Labi šitais ir. Cerams, kāda forša bilde šovakar sanāks. Esmu jau klāt Āraišos. Ko Āraišu ezerpils. Ko? Sāksim fotografēt. Šitā lidinot dronu galīgi slinkumā var ielaisties. Es sēžu mašīnā, pat ārā nav jākāpj. Kurš to būtu iedomājies, ka tādi laiki pienāks? Fotografē sēžot mašīnā. Jā. Baigi labi izskatās. Āraišu ezerpili sabildēju. Man jau liekas, ka tur diezgan labas bildes sanāca. Forša tāda vakara saulīte. Apspīd pašu ezerpili. Bija smuki. Labi, laižam tagad uz Ieriķiem. To manu vientuļo koku sameklēt. Vēl gandrīz nepilnas 2 stundas līdz saulrietam. Jā, tā kā laiks ir. Laižam, sameklēsim kompozīciju. Kaut kā tā. Es tomēr nedaudz pārdomāju. Man vēl ir laiks, 1,5 stunda līdz bumbulis aizies aiz horizonta, saulriets. Un man negribās pie tā Ieriķos, pie tā koka tur nīkt kaut kādu veselu stundu. Tāpēc es aizbraukšu vēl vienu koku paskatīties starp Līgatni un Siguldu. Garām braucot esmu ievērojis, tur pļavā ir tāds nokaltis koks. Kaut kāda baigā interese ir aizbraukt, apskatīties.
Varbūt kaut ko sanāk sabildēt. Braucam, skatāmies. Un tad jau manīs, kā būs, kā izvērtīsies šis vakars. Nu ko, esmu klāt pie sava koka. Šādi te viņš izskatās. Diezgan interesants. Tāds nokaltis un tie zari tādi. Forši, vakara saulīte spīd. Nu neko. Ātri sabildēšu šito un tad jālaiž uz ieriķiem. Močiem, močiem! Beidzot tiku pie tā koka. Es jau kādus 2 gadus braucu garām un skatos. Vienmēr nodomāju, šitas gan labs ar tādiem zariem, tāds nokaltis. Bet nu kaut kā nav visu laiku sanācis atbraukt. Nu tad nu šodien vismaz apciemoju savu koku. Man liekas, ka bildes arī būs diezgan ok. Jā, tikai te tā piebraukšana. Tāda pašvaka. Ka tur pāri pļaviņa un pļāvai pāri tur tālumā stāv mašīna. Tā ir tuvākā vieta, kur te vispār var piebraukt. Un tad jābrien ir pa zāli. Bet nu neko darīt. Ja gribās smukas bildes, tad nākas iet uz tām vietām. Kaut kā tā. Labi. Tiekamies ieriķos. Tā, nu es esmu ieriķos. Šāda te pļaviņa. Re, kur ir koks. Tur ir saulriets. Foršs vakariņš. Mākoņi arī tādi smuki. Būs labas bildes. Labi, es safotografēšu, pēc tam es pieslēgšos jums vēl. Nu ko, saulīte ir aizgājusi aiz horizonta. Kaut ko es sabildēju. Jābrauc mājās, jāskatās, kas tur būs sanācis. Bet tā jau diezgan forši izskatās. Šajā pļavā vēl pirms kaut kādām 2 nedēļām bija labība. Vajadzēja paspēt atbraukt tad. Tagad viss ir nopļauts. Būtu foršs priekšplāns. Bet nu nekas. Labi. Jūs tagad skatāties bildes. Es saku jums čau. Paldies, ka bijāt kopā ar mani šajā foto izbraucienā. Un tiekamies jau nākamajos video. Čau!